bombas. Nu, es vienkārši staigāju pa nenormālu krūtu vietu, un es vienīgais, par ko domāju, kāpēc tas viss tik dārgi maksā, nevis kāpēc tas ir tik krūti. Un es sāku ar to strādāt, un es tikai to nosaucu tādu naudas pētniecības darbu, ar ko es nodarbojos 2 gadu. Tāpēc ir uzradies arī viss tā fake nauda man mājās, viņi visos stūros, man bērniem, viņi spēlēs, man bērniem grāmatzīme vietā ir nauda. Vienkārši, lai cilvēki pierod pie tā, ka daudz naudas ir ok. Nu, tikai tas nav nekāds brīnums. Tikai, nezinu, es domāju, ka tev arī gan jau bijis pieredzē, ka atnāk liela nauda, un tad tev sākās bailes, vai atnāks vēl, un tur sākās, nu, tas varbūt par to mēs sarunā parunāsim. Arī bijusi bomžu pieredze, ja, kur tu 7 mēnešus, piemēram, ceļo ar kemperi pa Eiropu un varētu tā kā baudīt visu, kas tur ir, bet es laiku, ok, kāpēc šis ir tik dārgi? Kāpēc aiziet uz muzeju ģimenei maksā 100 eiro? Tā kā es saprotu, par ko tu runā. Nu, jā, katrs pirmdienas, kā es teicu, maksā 1000, un tikai tev liekas, what the fuck, es varētu pa 1000 mēnesī